preses konferencēs un ļoti silts vārtus vēl. Komandai jau pirmie vārti. Normands Sējējs pieslēdzās uzbrukumam un centrā 23. numurs Sergejs Nikītins. Jā, Sergejs Nikītins. Aizsargi Mārtiņš Grundmanis un Normands Sējējs. Bet es domāju, ka mēs vēl iespēlēsimies. Es domāju, ka Krievi izlasa pašlaik, vai nu tikko atbraukuši ir švakāk, mēs labāk izskatāmies. Nu, baigi labi, ka uzspēlē tāds, visi kopā atceries. Jo es jau spēlēju ar viņiem visiem. Pret viņiem kopā neesmu vairāk te no Spartaka, no CSKA spēlētāji. Bet, Goļikov tie Dinamo un tā, ko es pazīstu, apmēram vairāk pret ko cīnījies. Tā kā sajūts ir baigi fantastiski. Man kādu vecumu jaunieši, protams, tās cīņas nav ne redzējuši, tikai lasījuši un dzirdējuši. Un viena no tām leģendām klīst tāda, kad 68. gadā, kad tu aizgāji uz Maskavas Dinamo, tu biji gatava tev, saraut visu, kas tev ir. Jo tajā laikā jau neviens jau negāja no viena kluba uz otru, tomēr spēlēja jau savos klubos vairāk. Ret, kurš skrēja no viena kluba uz otru kā tagad. Bet, tāpēc arī pārdzīvo. Kā nekā es tomēr slikti nespēlēju. Tāpēc arī visi tie fani, kas bija, viņi jau negribēja, ka es eju projām. Mēs ielaidām golu. Tavu kārta? Pašlaik ne. Mēs te mainamies pa vienam, jo mēs ir vairāk cilvēki, 4-5 mums ir. Rīgas Dinamo, ar ko tev paliek atmiņā, kad tu spēlēji tur? Kas bija tā komanda? Tur bija baigi klases augsts meistarība. Visi spēlētāji bija augsts klases, tur praktiski spēlēja mēs ar 3-5. Tas bija tā laika NHL līmenis? Jā, protams, var tas NHL, tur ir tās vadošās komandas, jā, tur bija grūtāk, bet ar tādām 4-5 komandām līdzīgi. Nepavelt, mēs jau ar klubu apspēlējām Čehi izlasi un Zviedrija spēlējām ar izlasēm, jo klubi jau tad bija baigi stipri. 3-5 visu laiku spēlē. Ja šodien iziesi 1-1, tu zinās, ko izdarīt? Mēģinās, jo tik ātri tās rokas jau nav pašlaik palikušās. Meistarība jau paliek? Meistarība vēl jāceļšās, bet viņi arī tur. Lai izdod? Jā. Kurš tu centrā tad mainījās? Jā, diemžēl nevarēja. Balderis. Metiens arī pa vārtos. Helmuts Balderis ar atkārtotu metienu pārspēju Vladimiru Miškinu. Jā, mūsu slavenais 19. Jā, Helmutam Balderim 30. jūnijā 92. gada paliks apaļš cipars 60 gadi. Sējējs. Līdz Iļinam Ripa. Pazaudēja Ripa Kamenskis to atņēma un 2-2. Andrejs Kovaļenko. Šo spēlētāju viņš arī olimpiskais čempions bija 92. gadā. Viens no izcilākais 20. gadsimta Latvijas hokejs Helmuts Balderis man blakus. Otrie vārti ir gūti tavā izpildījumā. Vai šī sajūta nekad nevar pazaudēt to vārtu gūšanas momentu? Droši jau var pazaudēt. Pavisam ne, tikai lēnāk var to visu izdarīt. Tā jau paliek. Šodien tiekoties šeit ar draugiem, ar kolēģiem un arī ar pretiniekiem, kādas ir tās sajūtas uz ledus? Tu jau kopā spēlēsi ar viņam. Šodien jau nav tev jācīnās tā kā agrākos laikos, kad spēlēja Dinamo vai CSKA pret Dinamo. Jebkurš spēle bija, tā jau bija savādāk, tad jau bija jācīnās pa uzvaru. Tagad vienalga jācīnās, bet ne jau tādiem mērķiem vai tādu uzdevumu kaut kur ar ļoti spēcīgiem kaut kur fizisku spēli. Jūsu karjerā ir bijušas daudz neaizmirstamas spēles un augstu panākumu, bet kas varbūt ir tās, kuras jums tiešām palikuši ļoti spilgtā atmiņā visas karjeras laikā? Pa katriem gadiem ir savas atmiņas. Junior čempionātā, ka es iemetu 4 vārtus fināla spēlē, tāpat tās pasaules čempionātā viens no izšķirošiem vārdiem, un arī Čehiem arī vienā spēlē 4 vārtus iemet, ne 3. Tāpat tās NHL pirmos vārtus. Un Rīgas Dinamo, kas spēlē tāpat tās 4 vārtus, kad iemet pret CSKA. Tā kā katrā perioda laikā ir kaut kādas atmiņas. Šobrīd mums arī ir atjaunotais Rīgas Dinamo, bet tu vērtējot varbūt no malas tās sajūtas. Šis Rīgas Dinamo, un tas, protams, mēs nesalīdzinām, bet kādas bija tavas tās sajūtas, emocijas, kad tu gāji cīnīties pret tiem PSRS varenajiem, ACSKA, Spartaks un visām pārējām komandām? Varbūt ir kaut kas līdzīgs arī šai komandai, šo nevar salīdzināt. Puiši tāpat tās cīnās par uzvaru un ļoti pašaizliedzīgi un ļoti draudzīgi spēlē. Tā arī
tā arī mēs kādreiz spēlējam, to salīdzināt nevar, cik meistarīgi vai kā, kāds tas hokejs tagad ir, tāds viņš ir. Vēl būs noteikumi šodien? Tas jau nevar no maniem tāpēc pasūtīt, tas kā pēc spēles epizodēm. Ja izveidosies, tad varbūt tas, ka būs. Vai vecajā Rīgas Dinamo puiši zināja, ka Helmut vajag vēl vienu vismaz šodien no tevīm? Tad varēja? Nē, vienalga tāpatās visi spēlēja, katrs spēlēja, visi spēlēja viens uz otru. Varēja vai nevarēja, tas kā gadījās. Iznāca, mums ir trešais. Lai veicās, paldies! Jā, paldies! Andrejs Agnjatovičs izlīdzināja rezultātu pazīstams personāžs, bijušais Krievijas Hokeja federācijas prezidents. Redzam Viktoru Čikanovu savos ekrānos. Uzbrukumam, kurš prata to darīt. Savulaik padod. Viņš arī bija kādreiz uzbrucējs. Un līdz tukšiem vārtiem te izspēlēja, bet vārtus negūja Grūdmans, bet Joris Reps. Jā, redzam, sagaidīja savu iespēju un tur tā viegli pagrūstījās vēl ar šo tālo. Par Juri Reps, par mūsu arī. Reps ir 44. gadā dzīves, tātad viņam šobrīd ir. Šatalovs 45. Tā tomēr gadi jaunāks. Principā vienaudž, jā. Un redzam līdzutēji Kamenskis. Un 4-4. Iļins. Iļinam, Kamenskim un Kovaļenko. Jā, šī maiņa arī paliek. Un nenoliedzami. Tiek nozīmēts soda metiens. Andrejs Kovaļenko pret Sergeju Naumovu. Un ripu vārtos. Īsti neatstāja cerības Andrejs Kovaļenko. Izcila meistarība. Visradošāko hokeju demonstrē pašreiz laukumā. Atbilstoši šādu statusu spēlēm tādu. Viņš bauda un skaisti. Viktors Ignāķevs pieslēdzās uzbrukumam kā savos labākajos laikos. Jā, Rīgas Dinamo viens no treneriem. Leonīds Tambijos, hokeja komandas Rīga. Novadnieks. Un te Helmuts Balderis. Kaut ko cenšas izveidot. Un Andrejs Kovaļenko, vēl viens viņa duels ar Sergeju Naumovu. Un vēlreiz eleganti. Augstākā pilotāža, tā to var saukt. Līdzīgā veidā mēs redzējām, ka Aleksandrs Ņiževijs pārspēja no Kuzņeckas vārds ar pasaules metienu sērijā, bet es domāju, tur tomēr tā atbildība nedaudz lielāka. Шeit, eleganti nospēlēja. Мастеры, действительно, все шайбы такие были хорошие, голевые и хорошие. Поэтому, хоккей есть хоккей. Поэтому, слава богу, что это Helmut Balderis забил, а не другой, поэтому... Tieši par viņu tad runāja Helmuts Balderis, guva vārtus. И другое. Мы здесь запас прочности создали. Мы забивали в большинстве последние годы до отъезда. 10 лет подряд. Спасибо, тренер, спасибо. Спасибо. Jā, protams, paldies. Viņš neviens cits. Jā, Viktors Čikanovs arī atcerējās. Skaisti, ļoti skaisti vārti. Ignatovičs vai Kerčs, kurš tur ne viņiem. Pirms tam Vladimirs Golikovs tika iekļauts arī turnīra visu zvaigžņu pieciniekā. Var teikt vienoto Latvijas hokeju. Kādas ir jūsu tās atmiņas, varbūt spilgtākās? Es nezinu, Kandavas izdzīvošana, jeb kas? Es teiktu tā, ir pareizais ceļš, jo par to liecina rezultāti. Jā, gan kas tas ir. Tā nav elle īstenībā, jo tajā laikā... Mums iet labi. Jā, mums iet. Tajā laikā, tad viņam īstenībā tur tajā, teiksim, tas pakāpiens viņam būs par augstu. Arts Ļapkins. Un ripa aizvārds šeit Leonīds Tambijos. Sirdī un veselē viņi visi joprojām ir sportisti. Viņi grib uzvarēt arī šādā spēlē. Leonīdam Tambijovam. Un Kamenska, lielisks metiens Valērija Kamenska izpildījumā. Tā kā tomēr arī 45 gadi. Latvijas Hokeja federācijas prezidents, savulaik hokejs Ulds Burtnieks. Es Uldas atvainojos. Burtnieks. Jā, vēl Iļins laikam iemet. Jā, izskatās, ka Iļins iemet. Protams, ka pēc šīs spēles vēl tādā jau ārpus hokeja laukuma abu komandu dalībniekiem būs iespēja parunāties, atcerēties. Mūsu Kamenska metienu, iespēle gar vārtiem un laiks beidzies. Sergejs Naumovs notver ripu 10-9 šajos hokeja svētkos. Latvijas hokeja veterāni uzvar Krievijas hokeja veterānus.
Redzam, pieslido klāt Kovaļeko un apsveic Sergeju Naumā, protams. Visiem ir lielisks noskaņojums.